Man ir paticis uzņemt filmas, it īpaši, kad tu atrodi kādu stāstu un kad tu pēkšņi redzi, tev tas stāsts tev tā kā paslīd tev garām. Un tev gribas tev uzreiz gribas viņu realizēt. Jā? Un, protams, un tad tu meklē komandu, meklē cilvēkus, kas tev varēs palīdzēt to uztaisīt. Jā? Jo es, principā, esmu savu dzīvi vadījusi tieši kā režisori. Kaut arī animācija, kaut arī tas ir uz zīmēšanu, bet tomēr pamatā man ir bijis, esmu uzskatījusi sev par režisoru, un tas ir arī man palīdzējis filmas veidot, īpaši aktierspēli arī. Ja, jo mākslinieki lielākoties vairāk redz krāsu, formu un statiku. Viņi aktierspēle viņiem ir nevajadzīga, faktiski. Jo viņiem ir tik daudz izteiksmes līdzekļu, ka viņiem nav nepieciešams vēl kaut ko kustināt un kaut kādā tur pārdzīvot un kaut ko. Jo tas statiskais zīmējums to izsaka visu. Taču animācijā tas ir garlaicīgi, jo animācija vispār ir tāds dīvains starpžanrs. Viņš nav ne spēles kino, ne zīmēts kino, viņš ir kaut kas pa vidu. Ja? Zīmēti tēli tiek padarīti pa dzīviem tēliem. Ja? Un tur vienlaicīgi daba var kļūt cilvēciskota, un dzīvnieki atkal var kļūt par statujām un visādi citādāk. Tas ir tāds ļoti brīvs žanrs, un viņš tā īsti nav pat noformulēts. Ja, jo viņi nepiedar pie kino, tas nav kino. Ja, lai gan arī saka, ies tagad uz kino un skatīsies kino, bet tas nav kino. Un tā nav arī stājmāksla. Visās mākslās fantāzija ir nepieciešama un vajadzīga visās mākslās. Un visās mākslās var padarīt to vienlaiku, protams, kamēr nebija tehnika, kamēr nebija internets, kamēr nebija viss tas, kas mums šodien ir. Un kas ar vien nāk klāt, vēl ieskaitot mākslīgo intelektu, kamēr tas viss nebija, tad animācijā varēja uztaisīt to, ko citi nevarēja. Bet tagad notiek savādāk. Tagad, piemēram, ir tāda zaļā lapas, es lasīju, ka būs tāda izrāde, kas ir iespaidojusies no animācijas filmas. Un tagad dzīvais kino iespaidojas no zīmētām filmām, un zīmētās filmas atdarina dzīvās filmas. Tā kā žanri jaucās, viens otru atbalsta, palīdz, un faktiski es domāju, ka viņi ir animācija tieši tāda pat kā visi cits mākslas. Viņi nav ne labāk, ne sliktāk. Viss ir atkarīgs no autoriem, cik autoriem pašiem ir tā spēja, vai griba, vai talants, vai fantāzija, vai kas. Ļoti krāšņi. Es vēl tagad skumstu, ka mums tā filma ir beigusies. Jo tāpēc, ka tu nekad nezināji, kāds Aleksejs atnāks, ko viņš atnesīs. Ja, viņam ir dots viens uzdevums, viņš atnes pavisam citu uzdevumu. Arī ļoti labi. Bet, teiksim, es apmulstu, tu nevari saprast, vai tas ir der filmai vai nedara. Paiet kāds laiciņš, kamēr tu saproti, jā, tas ir tieši tas. Kādreiz uzreiz tu redzi, ka tas ir tieši tas. Bet, katrā gadījumā Aleksejs ir ārkārtīgi talantīgs cilvēks, ļoti strādīgs. Viņš strādā ļoti daudz, viņš bieži vien atnāk, kad nenomazgātām rokām, tas ir viņam, rokas ir krāsās, tajās krāsās, kāds viņš atnes
tos darbus, un viņam patīk. Saprotiet, tas ir ārkārtīgi interesanti, ka māksliniekam patīk tas, ko viņš dara, ka viņš neredz tajā grūtības. Dabiskās grūtības, protams, viņš redz. Tā kā mūsu sadarbība bija krāšņa, ieskaitot gan dažādas pārmetumus, gan neapmierinātību, gan prieks un dusmas un viss, kas cits. Mums bija visa emocija gamma, mēs izspēlējām. Tā, lai gan tas vairāk bija kā spēle nekā nopietni, jo nopietni mēs ļoti Aleksējam piemīt īpaši spēju, viņš ciena citus cilvēkus. Viņam ir bez tā, kad viņam tur vai patīk vai nepatīk, viņam ir, viņa vecāki ir ieaudzinājuši cieņu pret jebkuru cilvēku, un arī pret jebkuru notikumu. Un viņš nekad nav izgājis no rāmjiem, kā saka. Ja? Ka mākslinieks atļaujas būt kādreiz varbūt rupšs vai tur neapmierināts vai kā. Ar Aleksei nekas tāds nenotika. Ja? Tas man bija mācība. Jācer, kā arī Aleksei šo to no mans varbūt ir mācījies. Man liels prieks, ka Rozīte ir šeit arī, jo tas ir tiešām man tie 3 gadi, ko es pavadīju animācijā, tas bija fantastiski, un krāsa, ko viņi teica, vajag uzlikt saules brilles, tad laikam vajadzēja likt, jo man patīk krāsa. Šeit tā apvienojam gan animāciju, kā Roza saka, multeni, ar glezniecību. Un es varu pateikt arī interesanti, kad kaut ko mēs darījām, viņa saka, Roza saka, tā nav ilustrācija, tā nav glezniecība, tā ir animācija, tā ir kustība, to jāsaprot. Es uz beigām sapratu. Un tur, tādā slepenā istabiņā, ja, tur ir kustība, animācija, krāsa, un man tiešām... Un visi ordināri pirmoreiz parādīt, jo tādā ziņā. Un, tā sadarbošanās bija ļoti fantastiska, man patika, un tā bija Roza man arī deva ne tikai padomus par kustību animāciju, arī par dzīvi, kā to visu uztver, tas man ļoti patika. Tad tā uztver man stipri pamainījās pavisam uz interesantu, labu, varbūt arī mierīgāk. Jā. Tad kā notika? Tad es braucu vēl uz Tuvi, kad viņi dzīvoja Tuvijā. Viņi man vārīja brokastis, un es lasīju ezeriņu, un es taisīju tos topkatus. Tad es tā kā tāda mašīnīta, tā robotiņš, un pa 5 stundām es varēju uztaisīt kāds 2 minūtes. Tevi saka un es zīmēju, Tas bija ļoti labi. Pēc tam varēju apstīties, es domāju, tiešām es to gleznoju zīmēju. Jā, bet arī kaut kādas lietas, ko, kad sižetā ezeriņā visi mirst, tur daudz, tur bija tādi laiki. Un tad mēs laikam vienojamies, ka, lai princes paliek dzīvs, karalis paliek dzīvs, un pēc tam Roza saka man, ko darīs man princi? Viņš kaut kur pazūd. Es saku, palika dzīvs, un lai dejo lapsu, tur beigās viņš dejo lapsu. Nedabūja princes, vismaz dzīvs palika arī labi. Ja nevar dabūt princes, var taču cits meitenes. Jā, cits meitenes ar rausīm, jā, tādā ziņā, un tā. Un vēl viena storija tur, kad princese, animācija tur strādā daudz cilvēciņi, kas animē. Un princese, animēja, jā, un man nepatika, un es saku, man tā nav princese, tā Roza teica. Tad jūs nāksiet pats no rīta līdz vakaram, zīmēsiet savu princesi 12 stundas, un tā filmu mēs pabeigsim pēc 10 gadiem.
Es saku, nu labi. Nu tad neko tā kā nedarījām, pēc tam nākošā reizē es prasu, nu kāda tā princese, es to epizodu izņēmu, māksliniekiem nevar izlīdot. Nu, tā ļoti laba psiholoģija. Nē, nu tā ir, mākslinieki nevar izbaidīt. Nu jā, Viņš kāds ir tāds ir. Unikāli, jā. Jāņem pretī, kāds ir tāds ir.